esam šī tāds Flamina 2000. gads ārprāts. Te, protams, puisim patika meitenes pētīt meiteņu daba. Mūsdienās es varu iztikt bez mūzes. Balvu pilsētaine viņa tāda. Man patika eksperimentēt un domāt par to mehanisko ceļu. Un tad rādās šis te, pieņemsim, viens no pirmajiem darbiem, kurš ir te milzīgi daudz to novilkumu. Es uz vienas plāksnes tā kā sāku ar to minimālo. Vienkārši no centra tā kā ar cirkuli mēģināju mehaniski izvilkt to balto no tumsa. Pamazām līdz baltumam. Laikam šis varētu būt tas pirmais, beidzamais, bet no viņa uz šejiene ir ārkārtīgi liels process. Tās tautas, kuri māka meditēt vēl joprojām meditēju uz grafikas un japanieši viskrūtākie visdrīzāk šoreiz uz zemeslodes. Gribētos cerēt, ka Latgalē arī vēl ir laiks cilvēkiem bliest grafiku. Ja jau viņi brauc ar zirgu, ar drošku un nezinu, kurina keramiku vai cepļus, tad vajadzētu būt laiks arī grafikai. Nu tā. Bet vai ir? Grafiki dalās uz poligrafikiem un estampistiem varbūt savā veidā, un tad man patika miksēt un modelēt tā kā gan poligrafiku sasaistīt ar estampu, gan estampu iegriezt tajā poligrafikā iekšā, un tad arī mēģinu atdarināt, pieņemsim, fotogrāfijas vai kādas tādas smalkas datorizētas lietas, aptēlot arī ar roku. Un tad jautājums, kurš tad krūtāks, tur dators vai pieņemsim, tur sietiņš vai fomins, un tur tikpat labi var arī no datora to uzgliest, bet tur nebūs tā procesa, pieņemsim, tur būs klikšķis. Tā norēs un ka šitā krāsiņa tā klājās. Stīmais pinkerīgums, nezinu, piemīt. Koridorī tagad mēs to darām. Diemžēl. Principā uz šitā galda būtu fēni. Tūlīt es visu pārlikšu pagaidu. Jo tas līfējs mikrums nav vajadzīgs. Un parasti grafiki to dara ļoti lēni, tā lasa par sevi kaut kādus te cīku tur. Zelšai liek grafiku beidzamā vietā. Stāstīja, kā studentiem ziniet, kas ir Sankelē živopis. Studenti tur jāst, nē. Šeit pirmajā vietā ir staiglezniecība. Otrā iedzīmējums vai zīmējums tur pirmo. Un tad tikai grafika. Grafika pašā beidzamā. Tā tagad būs vizuāli aizraujoši. Cerams. Man tagad ieceļ. Tad arī, kur viens no darbiņiem tādas miršanas apliecība. Es domāju par dzimšanu, miršanu, par dzīves jēgu. Nu jā, un tad maģistra darbiņā, kur rādās tāds triptiks fēns.
mistisks stāsts par dabas gravitāciju, kā atkal no bērnības. Ja vispār jūsmoju no spalvām. Braucu, tur nezinu, redzu beigt kaut kādu pūci, savācu mašīnā un tad vienkārši kaifoju no tās pūces vispār, spalvas, faktūras, tekstūras, krāsas, brīnums vienkārši. Man par klišēju vienmēr ir smukāka, neskapēc studenti apgalvo. Te redz gadījums, kad no klišējas iznāca arī mums darbs. Parasti klišēja ir daudz smukāk par to nospiesto darbu. Te ir tāds portretiņš, bakalaura portretiņš. Dažreiz mani apsauc kā studenti vai vecāki par turētāju vai glabātāju, pateicoties mums pasniedzējiem, māksliniekiem un arī tagad studentiem. Un šitās tehnikas pēcnācības principā viņas paliek, ir neaizmirst. Zināmas bailes ir, ka viņas pasudīs. Apkārt vecāku ģimene ir no laika gala bijuši ļoti talantīgi un tādu manu personību veidojoši cilvēki, mākslinieki. Tā dzīve tā ir ļoti harmoniski veidojusies, ka būtībā nekāda izvēle man nebija jāizdara. Tas ir vairāk vai mazāk tāds liktenīga ļaušanās. Vidusskolā nenoliedzami ļoti lielu lomu spēlē pedagogi. Gan Helēna Kuzmina Svilāne iedvesmo un ar viņas ticību tam, ka man noteikti ir jāstudē glezniecība. Jā, sākotnēji tā bija tikai viena no papildu specialitātēm. Jā, es studēju telpas dizaina un reklāmas nodaļā, kas beigās, man liekas, arī ārkārtīgi iezīmē manu vispār gleznošanas stilu, vērienu, jā, jo tā, varētu teikt, tā stilizēšana, dekorativitāte un koloristika, kā viens no tādiem spilgtākajiem pedagogiem ir bijis jaunais skolotājs, pedagogs Anatolijs Zelčs, kas tajā laikā vēl pasniedz arī dizaineriem, bet ar ārkārtīgi lielu entuziasmu un lielu aizrautību, kas nevarēja nekādi neietekmēt manu turpmāko specialitātes izvēli, jo tālāk akadēmijā studēju glezniecību. Mans iedvesmas avots. Es domāju, ka mans iedvesmas avots ir mana iekšējā pasaule nenoliedzami, kas ir kontekstā ar visu to, ko es lasu, redzu, dzirdu sev apkārt. Protams, arī daba. Jā. Man ir liels skaists dārzs jau gadu 20. Un bez šaubām strādājot un esot dabā, tas nenoliedzami ir tos tāds spēcīgākais iedvesmas avots. Filmas, pasaules meistari un arī tāpat Latvijas mākslinieki, viņi ārkārtīgi arī tomēr ietekmē. Pašlaik man ir tāda pauze, pēdējā izstāde man ir bijusi 5 gadus atpakaļ, tāda vērienīgāka, bet pašlaik es krāju, uzkrāju, domāju. Faktiski viena izstāde ir ieplānota. Tas tāds ārkārtīgi atbildīgs, principā, pasākums, ja tu kaut ko radi, lai tev jāiet publiski, tad tu, principā, ļoti pārdomā. Domāju, vai man jau kad ir bijusi mūza. Es pati sev esmu mūza. Ja? Es pati ļoti iedvesmojos. Jo būtībā tā ir tāda pārstrādāta informācija, kas tev iekšā iedomāties. Es nemitīgi lasu un skatos un komunicēju ar citiem māksliniekiem, un vienas mūzes man nav. Ja? Man ir tāda pēctecība, un būtībā tas droši vien lielā mērā arī ir atkarīgs no manā vecuma posma, no maniem. Jo droši vien tad, kad dzimst bērni, tad tu bērnos, tad pēc tam tu radošajos kaut kādos procesos, kad esi iekšā, tevi tur kaut kas ārkārtīgi iedvesmo. Tad literatūra, mūzika, daudzas lietas patiešām tagad ir vairāk virtuālas nekā reālas.
Mūsdienu māksliniekam ir jābūt laikmetīgam, viņam ir jādigitalizējas, un būtībā man nebūtu iebildumu, ja kāds nopirktu mana darba digitālo versiju. Bet pati es nekad nepirktu digitālo versiju. Būtībā tas, kas darīts ir ar rokām, tam tomēr ir tāda dvēsele iekšā. Sirds, bet es domāju, praktiskums nekur nepazudīs. Tu izvēlējies būt mākslinieks, es domāju, interesanti, kurš no māksliniekiem, tā pilnīgi ir izvēlējies. Viņš šodien tā piecēlies no rīta un sācis izvēlēties. Jo tā tomēr ir vairāk vai mazāk, vienkārši nevar būt nekas cits. Jā, tā varbūt tad reizēm gribētos nebūt māksliniekam. Tad labāk būt labam grāmatvedim, bankierim. Arī tādi ir vajadzīgi māksliniekiem. Jā. Ja viņš iegūst izglītību, viņš varēs palīdzēt ar menedžmentu un tā tālāk, bet nekādā gadījumā viņam nav pašam jāmokās un jābūt šī te mākslas slazdā vai mākslas prostā, ja tu tur esi nelabprāt un ne pēc aicinājuma. Ar to mākslu ir tā, ka man liekas, ka ja tev ir iekšē tāda vajadzība, tu negribi līdz tam pats nonākt. Ir kaut kāda uznāk posma, kad tev domā, ir jau pietiekuši, tas māksla ir daudz, kaut ko citu, bet tu atgriezies, jo tu nevari savādāk. Ja tu esi mākslinieks, tad tu esi mākslinieks, tur nevajag no tā mukt. Fizkultūrā vienmēr bija ļoti sliktas atziņas, bet zīmēšanā vienmēr bija teicamas. Ar matemātiku ar gājušāk, bet, tad ko lai dara, vai ne? Tu nevari visur būt teicamnieks. Un tas tev arī pamudināja, tad, kad tu saproti, ka tas ir tavs talants. Ka tas ir tas, kas tev sanāk vislabāk, un tad tu to attīsti, un tas tā, man liekas, notiek dabīgi. Tas, ka ļauties un nelaust sevi, ja tas ir tavs, tad tas ir jādara. Nenāk no mākslinieka dzimtes, un man īsti arī nebija no kam paprasīt padomu. Te pieņēmumi, ka tu ar to nevar nopelnīt, vai tu tagad izvēlies tādu profesiju, vai ne? Kur tu tagad varēsi to lielo piķi, zini, tur vai ne grābt. Un patiesībā, ja tu darīsi to, kas tev ir ieliks, tad arī tur tu varēsi nopelnīt. Man draudzes domāja ies uz bērndārza audzinātājām, un es arī ešu līdzi. Jo pirms tam jau bija visādas idejas, ka tur būšu juvelieris vai keramiķis, vai tur vēl kaut kas, teiksim, tā kā viss ar mākslu saistīs. Bet tad kaut kā bija viss tā sagriezies, ka tas vecums, ka tu skrien līdzi draugiem. Un tad mana zīmēšanas skolotāja tajā laikā Ināra Ostrauska šeit Līvānos, viņa paņēma mani aiz rokas un aizveda uz Rēzekni iestāties. Un aizgāja pie maniem vecāķiem un pateica, ka man ir jāstājas Rēzeknē. Rēzeknes Vietišķās mākslas vidusskola. Kā rezultātā kaut kā es izmēģināju ļoti daudzas lietas, vai ne, ko tur varētu darīt, teiksim, gan noformēšanu, gan kaut kādu floristiku, gan gleznošanu uz zīda, bet kaut kā konstatēju, ka patiesībā visas tās lietas, kas ir kaut kāds posms, ka tu to iepazīsti, to jauno tehniku, tev ir tā, ka tas tev ir interesanti kaut kādu laika posmu. Un tad tas ir tā, es visu sapratu, pietiek, tagad var kaut ko citu darīt. Tad, piemēram, ar gleznošanu ir tā, ka man neapnīk. Man visu laiku ir sajūta, ka es kaut ko vēl neprotu, ka kaut kas vēl jāizdara, kaut kas nav uzgleznots, parādās kaut kādi motīvi, ko gribas vai neuzgleznot. Tu viņas ieraugi, tur kaut vai mana mīļā Daugava, kas visu laiku ir tepat man aiz loga darbā. Un tad es, ik pa brīdim pie viņas atgriežos, jo tas, man liekas, ir tāds mans sižets, kas, man liekas, kas nebeidzami vai ne, ka visu laiku man kaut kur parādās tas motīvs, Daugavas motīvs. Izteikts ainavis te būšu, plenērā, kur, aktus gleznojām modeļus. Un tu zini, tu saproti, kas ir jādara vai ne, bet tās sirds, tas, kas tev tur tā kā, tas vairāk, tā ainava laikam. Kādam liekas, varbūt, kas tā ainava vai ne, tagad taču ir visādi mūsdienu māksla, konceptuālā māksla, un tad tur, laikam, pat nevar atbildēt, kāpēc. Vienkārši, tas ir tas, ko tu jūti, ka tas ir tavs, tāpēc tu viņu turpini gleznot. Ikdienā es strādāju Līvānas stikla amatniecības centrā, tas ir ļoti netālu pie Daugavas, un pa logiem ir redzama Daugava, un tu to Daugavu skati īstenībā visos gada laikos. Un es esmu konstatējis, ka pie ūdens patiesībā tieši pie ūdeņiem, vienalga vai tas ir ezers, dīķis, vai tā ir upe vai jūra, vislabāk sajūtami gada laiki. Pilsētā to tā nejūt. Tad šeit ir atkal tās gada laiku maiņas, kā tas ir, man liekas, mēs Latvijā esam ļoti bagāti, ka mums ir 4 gada laiki.
Un katrs atnāk ar savām kaut kādām krāsām, bēsmām, teiksim, ar kaut kādu noskaņojumu un var tādu ar iekšēju noskaņojumu. Un to tu ļoti labi sajūti pie ūdens. Un tas, ka es saku, es katru dienu redzu Daugavu, kā viņi pamainās, jo tie ir tādi fantastiski skati bijuši, kad, piemēram, es ķeru telefonu un skrienu fotografēt, bet tad tu nobildē un tad tu paskaties, viņš šādu uzgleznot. Neviens neticēja, ka kaut kas tāds vispār var būt. Teiksim, kādas ir debesis, kādas krāsā ir ūdens un kā tas viss izskatās, vai ne? Bet tas ir, tas tik mainīgi ir tā ainava, kas tev ir aiz loga. Un, protams, daba nomierina. Daba ir tas, kas tev tā kā atstāja tavā komforta zonā. Īstenībā, Daugava nekas vai ne tur, ko nerisinām nekādas, teiksim, kaislības. Bet tai pašā laikā, kā es saku, tas atstāja to cilvēku tajā komforta zonā. Tu gleznu skatos, tu nedomā. Tu iejūties tajā, tas ir dot tev noskaņu, tas tev uzlabo garastāvokli. Es neesmu, teiksim, tāds, konflikta cilvēks. Es izvēlos gleznot dabu, tā varētu teikt. Ne tikai pa logu, bet es izvēlos gleznot dabu. Ūdens beigi nomierina īstenībā. Aiznes visas tavas, kā teikt, domas, kaut kur tālumā atslābina. Kā jau lielākā daļa mākslinieku no bērnības tas viss notiek. Bērnībā ar bērniem mēģināju taisīt skulptūru. Un sāku no pēdas, uztaisīju pēdu, un tad viņa sakalta un tālāk mēģināju pielipināt to torsu, bet protams, ka nekas tur nesanāca. 80. gadā Maskavā bija olimpiāde, stājos mākslas vidusskolā. Tajā 80. gadā tad būtībā tā pirmā lielā saskara ar mākslu arī bija. Pirmo gadu es neiestājos mākslas vidusskolā šeit, jo atnācis, es domāju, ka es labi gleznoju, un tad viņi mani uzlika kubiņu priekšā, un, protams, ka to kubiņu nepareizi uzzīmē, un tas vienkārši pēc konkursa netika iekšā. Pēc 9. klases gāju atkal, jo skola bija paziņojusi, ka mani labāk, lai nemāca neviens, jo es tik un tā pēc 9. klases iešu projām. Tā laikā jau bija problemātiski pēc 9. klases aiziet, jo neviens jau negribēja laist. Atnāca un iestājos keramikas nodaļā. Tur gleznošanā, zīmēšana, protams, ka šie priekšmeti man imponēja vairāk, un tad būtībā mana keramika karjerā arī ar to beidzās, kad es, uztaisīju diplomdarbu. Keramikai pateicu ar Dievu, ka man jau dikti interesēja gleznošana. Beidzot mākslas vidusskolā, es beidzu labi, un tad domāju, tagad tieši uz mākslas akadēmiju startēšanu. Protams, ka es tikšu iekšā, jo tur zīmēšanai, gleznošanai bija 10. Un tad tur jau citi kritēriji, un tur ir konkurss, un tad tajā laikā, uz gleznotājiem bija kādi 10 cilvēki uz vienu vietu, ļoti daudz. Un, protams, ka netiku atkal neizturēju šo konkursu, un atbraucot atpakaļ, bijušais direktors tolaik bija Pēteris Gleizdāns, viņš saka, tev ēst atnākusi no tiesas. Neesi ieradies darbā, jau tad padomu laikā visi bija, norīkojums visiem bija. Norīko uz Kuprovaļa dreņu sauruļu rūpnīcu. Tas tāds nostūris, kur ražoja ķiegeļus, tur bija mākslinieks noformētājs, man iedeva krāsotājs 6. kategoriju. Maļara, šis togo razrяда. Krāsotājiem viņiem bija 5. kategorija, un tad pēc mākslas skolas man jau kā nācās 6. kategorija. Protams, ka es gribēju no tā vaļā tikt, to 2 gadi jāatstrādā. Kur tad vairs akadēmija nekas man tur nespīd, Dzīves ceļā nav bijuši daudz tā darba vietas, un tad tur es nostrādāju burtiski 2 mēneši. Un pieteicos armijā un aizgāju padomju armijā. Pats apzināti. Bija tankists, tankists instruktors, tā kā man ir tankista vadītāja tiesības. Un tagad jau, ja nebūtu tik vecs, varbūt arī varētu braukt uz Ukrainu. Bet tagad jau citi tanki, protams, atnācis no armijas, tad kaut kur tad vajadzēja kaut kā tomēr domāt par to Rīgu. Braucu uz Rīgu, izgāju Rīgā un domāju, ko man tagad doties, tomēr ēst vajag. Strādāt arī vajag kaut ko, un tad staigāju vienkārši. Ņēmu visas rūpnīcas priekšā, staigāju pa rūpnīcām, iebridu ziepju rūpnīcā, kaut kā tur bija zem dzintara, viņa bija tā ziepju rūpnīca, un tur kā reizi bija mākslinieks noformētais, viņš saka, ka nāc pie mums, tad otrā mana darba vieta bija parfumērijas rūpnīca dzintars, kompjūteru nebija, un tad māksliniekam daudz ko bija darīt. Manā uzraudzībā bija 5 cehi, 1 gadu nostrādāju un vienlaicīgi gāju mākslas akadēmijā kursos. Tad nākošā gadā tad es iestājos akadēmijā gleznotājos, un būtu jau laikam pirmais cilvēks no
no šīs mākslas vidusskolas, kas izstājas gleznotājus, laikam tā bija, ja. Studentiem ēst vajag, ja, un tad, vienlaicīgi nācās sadzīvot, darbs un mācības. Nācās mazāk gulēt un vairāk pa naktīm strādāt. Ja, man tā pilsēta lielā nepatika, vilka uz Rēzekni atpakaļ, un tad atnākot šeit tika nodibināta tā mākslas nodaļa mazie gleznotāji, kā vieslektors, pēc tam kā asistents, izgājusi šos te posmus līdz tagad esmu docents, no rīta līdz vakaram strādā. Kā pasniedzējis, tad tu vakarā saproti, ka tu mākslu tu esi atēdies, ja? Un tais brīžos, kad sanāk tā, ka tev ir brīva diena, tad tu domā, nu tagad tu paveiksi varoņdarbu, atnāks un beigās atnāc un nezinu vairs, ko darīt, pie kā ķepties, jo ideja ir daudz. un nav, visu sev laicīgi nevar realizēt. Man ir tā, ka man vajag, sākt no rīta. Apsēžu uz kārtīgi visu. Izdomāju, kas man kur būs, salieku. Otiņas visus organizēju, un tikai tad es varu sākt strādāt, jo klusā daba un ainava, jā, viņš priekš manis liekas tāds, atpūtas žanrs, bet man ir vairāk vēl pie figurālās glezniecības portrets, jā, tas tā kā man tuvākais žanrs, un līdz ar to, vienalga kādā veidā, kaut kur es gribu to figūru iespraust iekšā, patīk man portreti, jā, un figurālā glezniecība būtībā, jā, tad, uz to es arī spiežu, jā. Ja ir iespēja, bet nav jau tās iespējas tik daudz, kā gribētos. Ja, jo daži no maniem kirsabiedriem, kas beidza, viņi tad vēl nav pat strādājuši nevienā darba vietā, viņi vienkārši glezno. Ja. Man, diemžēl, tas ir gājis secen, bet maizes nauda ir vienmēr. Ģimene liela, man 5 bērni, ja. Visiem vajag ēst. Pedagoga pasniedzēja alga tomēr nodrošina kaut kādu tādu iztikšanu. Ja. Augstākais līmenis ir tad, kad tev nemaz modeli nevajag. Tu ieceri kompozīciju, un tad tu vari roku uzzīmēt, kā tu gribi, vai iedot, piemēram, virzienu, vai tu uzliec priekšmetus. Pasniedzējs pasaka, gaisma ir 45 grādi leņķi attiecībā pret šo te priekšmetu, jā. Vēsais apgaismojumus, un tad attiecīgi var šo visu lietu uztaisīt, jo būtībā man jau liela daļa no figūrām ir vienkārši sacerētas. Nemaz nav modelis vajadzīgs, ja tu pazīsti cilvēku. Es pats pasniedzu ar anatomiju un glezniecības tehnoloģiju, man tas ir ļoti būtiski. Mākslu, glezno, priekš profesionāļiem. Jā, tad galvenais, ka te ir profesionāli novērtē. Profesionāls reiz, ja tu izstādi, viņš spēja tevi novērtēt, ka tu esi kaut ko tur tehniski labi uzgleznojis vai kaut kādā veidā, tad tas ir augstākais tā kā vērtējums. Jā. Skatītājs vērtē, patīk, nepatīk. Jā, tas ir apmēram tāpat, kā aiziet cilvēks uz koncertu, ja viņš saka, kāds labs koncerts bija. Dēls mūzikas skolā mācīs, viņš saka, viņš taču tur greizi spēlēja. Es vienmēr saku studentiem tā, ka, ja tu esi gleznotājs, tev jāprot gleznot visās tehnikās, jāpārvalda visas tehnikas un jāpārvalda visi žanri. Vai tā ir klusa daba, ainava vai figurāla kompozīcija. Tagad mācījos akadēmijiem uz priekšā, akadēmija pie centrālās ieejas, tur uz mājas bija uzrakstīts, māksla pieder tautai. Sev labs sauklis, bet es viņiem saku tā, ka māksla jau tautai nepieder. Māksla pieder izredzētajiem, jā, un tie, kas spēj viņu novērtēt. Gleznot prot visi. Grāfiki, keramiki, stiklinieki, visi prot gleznot, jā. Un pat tie, kuri nav nekur mācījušies, visi glezno, un tad viņi sauc par gleznotājiem. Lai viņi glezno katru dienu, un lai tas ir viņu dzīvesveids.